Inga Bitēna, mākslas terapeite. Viņas darba vieta ir slimnīcas Ģintermuiža motivācijas centrs, kur Inga darbojas vizuāli plastiskajā mākslas terapijā. Terapeites darbs būtiski veicina pacientu emocionālo stabilizāciju, motivācijas veidošanu un sociālās funkcionēšanas atjaunošanu, palīdzot cilvēkiem atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Ar savām plašajām zināšanām viņa dalās un iesaistās arī dažādos projektos, podkāstos, intervijās, arī festivālā Lampa par atkarību tēmām, skaidrojot, kā mākslas terapija palīdz uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt stresu un risināt psiholoģiskas problēmas. Inga bija arī viena no tiem 10 mākslas terapeitiem, kas sniedza psiholoģisku atbalstu Ukrainas kara bēgļiem, palīdzot pārstrādāt traumas ar mākslas metodēm. Viņas profesionalitāte, enerģija un nesautīgais ieguldījums Jelgavas iedzīvotāju labklājībā kalpo kā paraugs, kādam ir jābūt mūsdienīgam un atbildīgam speciālistam. Ingas Bitēnas profesionālā darbība izceļas ar augstu empātiju, radošumu un spēju veidot uzticēšanās pilnas attiecības ar klientiem un pacientiem. Mans lielākais gandarījums darbā ir redzēt pārmaiņas cilvēku dzīvēs, kad viņš no izmisuma, vientulības, lietošanas var atpakaļ atgriezties dzīvē. Un man ir svarīgi dot sajūtu cilvēkiem, ka viņi nav vieni, un lai Jelgavā veidojas vide, kur var runāt par grūtībām, par problēmām un ir iespēja, kur augt.